Cienījamie kolēģi, kas mūs skatās tiešsaistē, šī ir trešā Rīgas drošības fóruma 2023 sērija, trešais raidieraksts, kas iznāk katru otrdienu, un šodien mums ir brīnišķīga diskusija, kuru esmu pagodināts vadīt. Diskusija būs ar doktoru Jānu Entoniju no Zviedrijas aizsardzības pētniecības institūta un Arkādiju Mošusu no Somijas ārpolitikas institūta. Tie ir divi slaveni, labi pazīstami eksperti par Krieviju un ģeopolitiku. Un šodien mēs mēģināsim izprast mūsu diskusijas tematu, kas ir sankcionēto koalīcija, kas nozīmē, ka tās sākās kā mana tāda hipotēze, un es to izvirzu arī saviem kolēģiem, ka tad, ja notiks tā, ka tādas valstis kā Irāna, Ziemeļkoreja un lielā mērā Baltkrievija un citas pasaules valstis, īpaši Eirāzijā, ka tās tuvojas Krievijai. Un Krievija tuvojas tām, un tāpēc, ka tāda ir šo valstu situācija. Protams, saprotot arī to, ka tā situācija ir viņu uzvedības dēļ. Tātad būtībā mēs redzam, ka valstis, pret kurām ir noteiktas sankcijas, Rietumvalstīs, Eiropas Savienībā, ASV, un tās jūtas aizvien vairāk izstumtas, paliek bez partneriem rietumos un arī bez partneriem, kas ir vairāk uz rietumiem orientēti. Un tad viņi skatās ciešāk viens otra virzienā. Mēs redzam arī, ka Irāna piegādā bezpilota lidaparātus Krievijai uzbrukumiem Ukrainai. Mēs redzam arī ieroču piegādes no Ziemeļkorejas. Un tie ir tikai daži piemēri, kas mani piesaista šādai hipotēzei. Un es ļoti ar lielu prieku apspriedīšu to ar diviem brīnišķīgiem ekspertiem, lai tātad šo hipotēzi arī apspriestu, lai viņi arī pateiktu, ko viņi redz šajā situācijā. Ian, ja es varu sākt ar jums, tad šajā situācijā vai jūs varat izskaidrot, kāda ir situācija, kurā atrodas Irāna, Ziemeļkoreja un daudzas citas valstis, un kāpēc viņi redz tādu kā pievilcību tieši Krievijā šajā situācijā, kas, un tātad viņi saskaņo un pieskaņojas vairāk Krievijas režīmam. Jā, paldies par jautājumu. Protams, ka raugoties uz jūsu pieminētajām valstīm, tad šī situācija neradās kaut kādā vakumā. Ziemeļkoreja un Irāna ir valstis, pret kurām ir piemērotas sankcijas jau daudzus gadus, un es domāju, ka tas atspoguļo to, kādā veidā sankcijas ir izmantotas pēc augstā kara, kas rada pašreizējai situācijai fonu. Un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi ņemt vērā, ja vēlaties arī nošķirt noteiktus jautājumus attiecībā uz sankcijām, par to, kāpēc tās tiek sankcionētas un kas tās uzliek vai nosaka. Jūsu pieminētās valstis, Irāna, Ziemeļkoreja, galvenais iemesls tam, kāpēc ir noteikts pret tām sankcijas, ir apvienotajā nāciju organizācijā ir bažas par to, ka viņiem notiek kodolieroču izplatīšana, tieši kodolieroču, un šo slieksni pārkāpa Ziemeļkoreja, izstrādāja kodolieroču arsenālu. Un joprojām pastāv arī nopietnas bažas par Irānas kodoldegvielas cikliem. Šīs sankcijas tika noteiktas ANO, un tas ir iespējams tikai tāpēc, ka Krievija vispār arī piekrita, tas bija nepieciešams. Un es domāju, ka raugoties no Krievijas perspektīvas sankciju ievērošana, ANO joprojām būtu tādā deklaratīvā pakāpē, viņi vēlētos to ievērot, un nav acīmredzami iemesli, kāpēc Krievija atbalstītu papildu masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Un tas ir viena no problēmām. Un tomēr šī sankciju instrumenta plašāka izmantošana īpaši rietumu valstīs ir novedusi pie tās sauktajām autonomajām sankcijām, kas ir ārpus apvienoto nāciju organizācijas ietvara. Un šeit es domāju, ka Krievija neizjūt nekādu pienākumu vai prasību ievērot šīs autonomās sankcijas, un faktiski viena no valstīm, kas iespējams iebilstu pret to izmantošanu. Tā varētu būt Krievija. Tāpēc domāju, ka ir svarīgi nošķirt to, kas pastāv jau šādā veidā ilgu laiku. Autonomās sankcijas koncentrējas citiem jautājumiem, ne ieroču izplatīšanu, bet īpaši saistībā ar smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem.
centieniem atrisināt konfliktus, ne tikai tajās jūsu pieminētajās valstīs, bet arī citās pasaules daļās. Un faktiski tas ir saistīts arī ar citiem politikas dokumentiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar organizēto noziedzību vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupcijas apkarošanu, sankciju instrumentu izmantošanu, pakāpeniska paplašināšana ir tas, uz ko ne tikai skatās nedaudz ar bažām tās valstis, kurām ir piemērot sankcijas, bet vispār arī citas valstis starptautiskajās sistēmās. Rietuma autonomā sankciju izmantošana ir pretrunīga daudzās valstīs, kuras nav apmierinātas ar esošajām starptautiskajām sistēmām. Un tās uzskata, ka sankcijas vēlreiz pierāda, un ir vēl viens piemērs tam, kā rietumi cenšas izmantot savu piespiešanas diplomātiju, lai sasniegtu savus mērķus. Es domāju, ka valstīm, kurām ir tradicionālāka pieeja, nejaukties citu valstu suverenitātē, patiesībā varētu būt simpātijas arī pret valstīm, kurām tiek piemērot sankcijas. Ar tādu preambulu es varētu teikt, gribēju par priekšvēsturi parunāt, kas novada mūs pie mūsdienām. Un, protams, sankcijas tādā pragmatiskā veidā var palielināt vai varbūt var palielināt iespēju izvairīties no sankcijām. Ja tāda būs, tad viņi to izvēlēsies, un Krievija ir tādā stāvoklī, kad tam var būt kaut kāds labums, ka tā var būt labumu, ja sadarbojas ar šīm minētajām valstīm. Paldies, Ian, par šo skaidrojumu. Tas, ko mēs saprotam, ir, ka rietumu sankcijas ir bijušas kā tāds nejaušs katalizators tām valstīm, kuras vairāk skatās uz Krieviju vai skatās vairāk uz vēsturiskiem iemesliem un kaut kādas politiskās saiknes, ekonomiskās saiknes, Irāna, Ziemeļkoreja. Varbūt tās nav tik svarīgas, vai tas ir jāņem vērā? Es neesmu pārliecināts, ka pilnībā saprotu jūsu jautājumu. Jūsu pamata tēze ir tāda, ka ir sankcionēta valstu koalīcija, bet es domāju, ka ir nepieciešams rūpīgāk iedziļināties tajā, ko mēs saprotam ar šo te sadarbību. Es domāju, ka vispārēja acīmredzama neapmierinātības sajūta pastāv un vēlme izvairīties no sankcijām pastāv. Bet, kad mēs sākam sasaistīt dažādas ieroču izplatīšanas mērķus, piemēram, Krievijai, mums ir arī rūpīgi tas jāpapēta. Es nedomāju, ka mēs varam sniegt kādu ticamu argumentu, ka plaša kodolieroču izplatīšana būtu Krievijas nacionālais interesēs vai arī kaut kas tāds, ko viņi vēlētos redzēt. Skaidrs, labi, paldies. Šis ir absolūti varbūt pareizs viedoklis, ko izsakāt. Arkādij, vai drīkst tagad pievērsties pie jums, un kas tad ir Krievijas interesēs no Krievijas pozīcijām? Kāda ir sadarbība ar citām sankcijām pakļautām valstīm, un kāpēc tas ir Krievijas interesēs? Vai vispār tas ir ilgtermiņa vai kādas īstermiņa intereses? Kārli, paldies jums, ka uzaicinājām šo sarunu. Es arī sākšu ar tādu kā preambulu, priekšvēsturi, bet iespējams vieglāku. Ir tāds akronīms jau. Un es nedaudz apskaužu cilvēkus, kur to izgudrojies, ka nezinu, kas ir tas autors, bet tas ir BRINC. Baltkrievija, Krievija, Irāna un Ziemeļkoreja. Un, ja jūs vēlaties būt daļa no šī BRINC, tas ir pavisam cits jautājums, un tomēr skatīsimies uz to tā. Šis te akronīms jau tagad dzīvo savu dzīvi. Un otrkārt, es uzskatu, ka šī te koalīcija arī ir tāds kā vārds, kas ir no gumijas. Tas ir ļoti elastīgs, to var izstiept, kā vien vēlties. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir ļoti viegli apzīmēt valstu sadarbības mehānismu grupu starp noteiktām valstīm kā koalīciju, bet vai tas būtu balstīts uz kādām vērtībām, vai varbūt tā ir interešu alianse, jo interešu apjoms, kas apvieno šīs valstis, tam neobligāti vispār ir jābūt kādam lielam šim te daudzumam, un ir diezgan skaidrs, ka visām šīm valstīm ir noteiktas intereses. Un tāpēc arī norādīts, kāpēc šīs valstis, kāpēc viņas interesē, lai Krievija palīdzētu tām turpināt attīstīt savus masu iznīcināšanas ieročus, bet Krievija pati meklē palīdzību jautājumos, kas ir tūlītēji un vienmēr ilgtermiņa kaut kādi pragmatiski jautājumi. Es teiktu, ka tas ir tieši saistīts ar karu, kas notiek Ukrainā.
Zinām, ka palīdzība no Baltkrievijas ir nepieciešama, jo tādā veidā ir iespējams palīdzēt diplomātiski, militāri tehniski un tā tālāk. Un tas var būt noderīgi Krievijai no tās mērķu viedokļa Ukrainā. Ziemeļkorejai tieši tāds pats stāsts. Mēs patiesībā arī zinām, ka tā ir tāda kā viendimensionāla problēma, proti munīcija, kas nāk no Ziemeļkorejas uz Krieviju. Irāna ir palīdzējusi ar bezpilotu lidaparātiem. Kā Krievija izskatās tajā kontekstā, tā ir pilnīgi cita lieta, atsevišķa lieta, jūs esat Krievija un uzskatāt sevi par tādu ambiciozu vai gandrīz lielvalsti, bet turpinot karu Ukrainā ir tomēr jāpaļaujas uz dronu saņemšanu no Irānas. Es nezinu, vai tas vispār izskatās labi. Tas patiesībā laikam izskatās vāji, varbūt ne kritiski atkarīgi tomēr, bet viņi ir atkarīgi no militāra tehniskās palīdzības, piemēram, no Irānas un Ziemeļkorejas. Es domāju, ka pragmatisko interešu tomēr tvērums te ir kāds attiecībās, kuras var sasniegt, ko var nodibināt un izmantot, bet vai ilgtermiņa lieta tā ir, es šaubos par to. Tātad šajā gadījumā, ja jūs domājat no tā, ko Krievija izmanto, varbūt to kā īstermiņa vairāk sadarbību, bet paldies, ka paskaidrojat un atgriežoties tad Arkādī, kāda būtu jūsu izpratne par to, vai jūs redzat, ka pastāv iespēja, ka šī īstermiņa sadarbība no Brink, kā saīsinājumu izmantosim atkal šajā situācijā, tad vai šī īstermiņa palīdzība sniegs tām pārējām sankcijām pakļautajām valstīm ilgtermiņa leģitimizāciju viņu lomai un pozīcijai, vai tas faktiski palielina viņu spēku starptautiskajā sistēmā, vai jūs uzskatāt, ka viņi paši varētu redzēt savu rīcību tādā veidā, un kas ir tas? Tas palielina viņu ietekmi starptautiskajās attiecībās, bet ne kritiski. Un es domāju, ka kaut kādā mērā, jā, tomēr tas ir tādas mazsvarīgas vai mazākas lietas. Būtu citādāk, ja jūs varētu paplašināt šo līdz izēju uz Ķīnu, bet jums bija pilnīgi taisnība par to, ka, ja jūs to nedarāt, Ķīna ir tas, kas šai koalīcijai dotu tādu pievienotu spēku. Pretējā gadījumā tas paliks tikai sadarbības mehānisms starp valstīm, kuras nav īpaši ietekmīgas. Jo Baltkrievija, Ziemeļkoreja, Irāna tās nav īpaši ietekmīgas, un Krievija ilgtermiņā var zaudēt vairāk, nekā mums pat tas ir nepieciešams turpinot šo sadarbību. Es tā domāju. Tas nozīmē to, ka es piekrītu par šīm īstermiņa interesēm. Šāda miedarbība var turpināties, un tomēr no ilgtermiņa interešu viedokļa ne vienmēr. Piemēram, ja paņemam tuvos austrumus, Krievija Putina vadībā ir daudz ieguldījusi, lai izveidotu sistēmu, es pat teiktu attiecību sistēmu, kura praktiski visā šajā reģionā. Tā bija ļoti veiksmīga politika ar visiem, jo Saudarābija, Irāna, Izraela un dažas citas domāja, ka viņu pašu pozīcijas tuvajos austrumos būtu stiprākas, ja tām būtu labas attiecības ar Krieviju. Bet tagad Krievija ir nostājusies Irānas pusē, Arābu pusē, un visa sistēma, ko tik rūpīgi viņi veidojas, viņa var tā kā atšķetināsies, un to nav iespējams saglabāt, jo tā nebūs nekāda Padomju Savienība. Padomju Savienība varēja atļauties sabojāt attiecības ar sirdi, var tā teikt, bet Krievija to nevar atļauties. Un tas tomēr notiek, jo tiklīdz jūs pateiksiet A, tad būs jāpasaka arī B. Jā, Ian, ja mēs varam vēl nedaudz atgriezties, tad paprātosim par kaut ko citu. Mēs runājam par 3-4 valstīm, kas ir pieminēts. Vai jūs redzat, ka pasaulē ir vēl kādas citas valstis, vai varbūt līdzīgā situācijā, bet ne obligāti sankcionētā pozīcijā no rietumu valstu puses, kuras būtu noslēgušās piesaistīt sevi kaut kā Krievijai? Bet kāpēc es uzdodu šos jautājumus? Ir tāpēc, ka es cenšos saprast,
kā mūsu arī ārpolitikas studenti, žurnālisti, kas viņus interesē un ko viņi gribētu uzzināt, ir tas, kāda ir tā Krievijas fantāziju pasaule pēc kara Ukrainā, pēc tam, kad šis karš būs beidzies. Un pat bez tā, kāda loma ir Krievijai, vai arī kādā lomā Krievija sevi vēlētos redzēt, un vai tā ir atbalstītāji, cik to ir, vai tā vispār ir faktiska koalīcija, jo mana otra hipotēze ir tāda, ka Krievija gribētu būt kā alternatīvs varas centrs rietumiem, bet šobrīd jau mēs redzam, ka tas nenotiek, un jautājums ir tāds, ka, lai būtu spēka centrs, tad ir jābūt draugiem, draugu ģimenei, kas jūs atbalsta, un ar jūsu palīdzību cenšos saprast, cik dziļa var būt šī draudzība, kuras ir tās īstās valsts, kuras ir gatavas nostāties Krievijas pusē un palikt tur neatkarīgi ne no kā. Tāpēc visa šī lieta sākās ar tām sankcionētajām valstīm vēlreiz, kuras palīdz Krievijai karot pret Ukrainu, un vai tas ir tikai sākums, vai arī mūs gaida vēl kaut kas. Bet vai tagad man iznāca paskaidrot to? Es domāju, ka jūs atvērāt vēl lielāku jautājumu grozu, manuprāt, nekā, ja mēs runājam tikai par sankcijām, kā jau es teicu iepriekš, tad attiecībā uz sankcijām Krievijas arguments būtu tāds, ka tās sankcijas, kuras palīdzēja izstrādāt apvienoto nāciju organizācijā, viņi joprojām ievēro, kurās viņi paši bija iesaistīti, bet viņiem nav nekāda pienākuma, kā viņi paši saka, ievērot kādas autonomās sankcijas, kuras noteikuši rietumi, piemēram, šeit runa ir par cilvēku tiesībām Krievijā. Krievija nepieņem šo te loģiku. Un tad jautājums ir par sankcijām, manuprāt, ir viens no tiem jautājumiem, par ko mēs runājam. Un tad ir tāds plašāks jautājums vēl ir mēģinājums izveidot pragmatisku vai vairāk nekā pragmatisku sadarbības pasākumus, ko mēs redzam, un kas varbūt tomēr izriet no neapmierinātības ar esošajām institūcijām, kuras ir daudzās valstīs, ne tikai Krievijā. Mēs redzam arī tagad jauno diskusiju fórumu izplatību dažādos reģionos un dažādās konfigurācijās. Bet es neesmu pārliecināts, ka tam vispār ir daudz sakara ar draudzību. Ir jomas, kurās panākt progresu nav iespējams bez saiknes ar Krieviju. Un šādās situācijās es domāju, ka Krievija ir tā interesētā puse, piemēram, Kaukāzu valstīs, acīm redzot arī Vidusāzijā. Krievijai tagad ir svarīga līdzdalība notiekošajās diskusijās par to, kas notiek tuvajos austrumos. Līdz ar to Krievija iesaistās šajās sarunās, un tas ir nepieciešams. Es nedomāju, ka tam ir daudz sakara ar draudzību. Arkādī, kāds būtu jūsu skaidrojums tam, kā Putins redz šo pasauli un kāda ir viņa fantāzija? Es, protams, ka nevaru iekļūt Putina galvā. Es domāju, ka mērķis, vai sauksim to par fantāziju, būtu panākt, lai pasaule, lai visa pasaule, ieskaitot visas pasaules rietumu daļa, piekristu vai vismaz atzītu, ka tas nav pretrunā, jeb tātad piekrist tam, ka ir ceļš kaut kāds uz pamatmērķiem Krievijas ārpolitikas uzvedībai. Tad rietumiem jāpasaka labi. Jūs tad paņemat šos te citu valstu teritoriju kaut kādas gabaliņus, apgabalus. Mums tas nepatīk, bet mēs neko nevaram pret to darīt. Tā es tikko aprakstīju šo te fantāziju pasauli. Un jāsaka tā, ka nevienmēr tā ir 100% fantāzija, jo tas, ko mēs arī tagad redzam, ir tas, ka atgriežas, atjaunojas sarunas vismaz par iespējamajām pieejām pret Krieviju, jo arī kāds esam dzirdējuši iepriekš, piemēram, 2014. gadā, kad anektēja Krimu. Sakot, labi, ja mēs neko nevaram izdarīt, tad varbūt vienkārši apstāsimies. Tad, ja Krievija piedāvā sarunas, un viņi to arī dara, tas varētu būt sākuma punkts tam, ko Maskava sauktu par teritoriju atzīšanu vai tādas kā teritoriālās realitātes atzīšanu, varbūt ir vērts iesaistīties arī šajā sarunās. Tas ir tieši tas, ko Maskava vēlas, bet tā nav fantāzija pasaule. Tas ir mērķis šajā pasaulē. Un, manuprāt, Kremlis domā, ka tas vispār nav nekāds bezcerīgs pasākums. Vai
mūsu tikko apspriestā koalīcija var palīdzēt Maskavai tuvoties šim mērķim, kā jau es teicu, nekritiskā ziņā, bet zināmā mērā noteikti jā. Un, protams, atkal ir jāsaka tas, ka tas ir ļoti interesanti, jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz ANO ģenerāla asamblejas balsojumu sēriju par jautājumiem, kas ir saistīti ar Ukrainu, Ukrainas teritoriālo integritāti un Krievijas karu Ukrainā. Jūs redzēsiet to, ka Baltkrievija un Ziemeļkoreja praktiski vienmēr balso ar Krieviju, bet pat, ja Irāna to nedara, jo Irāna bieži atturas. Un tas vispār ir mazsvarīgi, salīdzinot ar tām lietām, kas potenciāli būtu jādara, taču tas nedaudz palīdz. Tā nav tāda strateģiski svarīga palīdzība. Paldies, kolēģi! Man patiesībā ir vēl trešā hipotēze. Ja es varu lūgt, tad varbūt pamēģināsim arī to apspriest. Tā, protams, jā, absolūti pareizi, ko jūs teicāt par pirmo un otro, bet kapacitāte, ko mēs jau arī apspriedām, tad, ja veidojas šāda koalīcija, otrkārt mēs apspriedām fantāzijas, kādas ir viņu vēlmes, bet trešais ir spējas, Krievijas spējas radīt kaut kādu alternatīvu pasauli vai alternatīvu spēka centru pasaulē. Jo, varbūt, ka pat mazliet jokojot, ir jāsaka tā, ka Krievija nav globāla lielvalsts, supervara, bet gan globāls huligāns, kas faktiski var izraisīt nesaskaņas, novērst uzmanību no problēmām, bet tas nevar aizstāt politiski, ekonomiski, ģeopolitiski Rietumus vai Ķīnu daudzās vietās pasaulē. Un tāda ir mana hipotēze, ka tad it kā un tāpēc jautājums ir abiem jums, cik spējīgi jūs redzat Krieviju tajā, lai tā uzbūvētu kaut ko, kas patiesībā ir tuvāk tam, lai atkal to atzītu par lielvalsti. It kā, tomēr būdama tāda marginalizēta valsts, kāda tā šobrīd šķiet. Jums nav jāpiekrīt man par terminu marginalizēta. Es domāju, ka Krievijai ir noderīgi instrumenti, taču to instrumentu liederība degradēs, un tā turpinās degradēties vidējā termiņā. Tā, piemēram, spēja nodrošināt enerģiju par samazinātām izmaksām. Tas ir noderīgs instruments šo attiecību veidošanā, taču laika gaitā enerģijas pārēja samazinās, vai enerģijas pārējas rezultātā šo instrumentu nozīme samazinās. Es domāju, ka sevies var asociēt, jeb piekrist tam, ko teica Arkādijs par Ķīnas nozīmi šajā sarunā. Akadēmiskajā literatūrā tagad ir aktuāla diskusija par to, ko sauc par ģeoekonomiku, ekonomisko instrumentu izmantošanu politiskiem mērķiem. Un tā noteikti ir tendence, ko redzam Eiropā, ciešāka sadarbība ar transatlantisko kontekstu, kā arī citu pasaules valstu kontekstu, piemēram, Austrumāzijā. Bet es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar nākotnes attiecībām ar Ķīnu, un Krievijai būs jāpielāgojas. Būs jāpielāgojas starptautiskajai sistēmai, kas ir veidota balstoties vai uz tādu bipolaritāti, kas gan iestājas ļoti lēnām ar Ķīnu kā vienu no galvenajiem poliem. Un tas, kas notiek, tas, ko Krievija darīs, lai vairāk pieskaņotos sistēmai, kuru tā nekontrolē. Mēs neesam tādā situācijā, kādā bijām 60. un 70. gados. Labi, paldies, Arkādij, kāds būtu jūsu komentārs? Krievija, acīm redzot, nav lielvalsts. Mēs vairs nedzīvojam tādā pasaulē, kur ir šīs lielvaras, un Krievija nav lielvara. Bet kas ir lielvaras? Mūsdienās ārpolitika vairāk ir saistīta ar negatīvu kontroli, neļaujot citiem sasniegt savus mērķus, nevis uz pozitīvo kontroli, tas būtu sasniegt pašiem savus mērķus. Vai Amerika var sasniegt savus mērķus pasaulē? Visticamāk, nē. Vai vismaz ne visus mērķus. Vai Ķīna var sasniegt visus savus mērķus pasaulē? Nē. Noteikti Krievija arī nevar. Un Krievija nav ne Ķīna, ne Rietumi. Tāpēc šī jaunā pasaule, kas top, kas rodas, to tiešām var saukt par daudzpolāru, lai arī cik ļoti man nepatīk pats vārds daudzpolāru, bet tā ir daudz centriska noteikti. Un šajā pasaulē Krievija ir viens no centriem. Un atkal ir viens teiciens, ka
Jā, ka tā tad tu neesi tik spēcīgs, kā tu izskaties, bet arī ne tik vājš, kā izskatās citiem. Pēc 3 pavisam būs 10. gada diena kopš Krimas aneksijas, un jā, Krima ir paturēta Krievijā, un neviens to nevarēja liekt. Tas ir sasniegums, tas ir Putina politikas sasniegums, tas ir tas, ko viņš darīs un redzēs, pasniegs kā sasniegumu, un tas ir tas, par ko cilvēki balsos par viņu, uzskatīs to par sasniegumu Krievijā, jo neatkarīgi no tā, kāda ir pašreizējā situācija, un vai mums patīk vai nepatīk iegūtie socioloģiskie dati, un vai arī mēs tiem uzticamies vai nē, mums nevajadzētu aizmirst to, ka 86% pirms 10 gadiem atbalstīja Krimas aneksiju. Un tas deva Putinam tādu leģitimitāti, kāda viņam iespējams nekad agrāk nebija. Un tieši tas ir tas leģitimitātes apjoms, uz kuru viņš turpina balstīties, un viņš varbūt vēlētos, un arī balstoties uz tā, iekļūs vēstures grāmatās. Nevienam nevar būt pilnīgi absolūta kontrola un vara, bet Krievija nav tik vāja, cik citas domā, ka tā ir. Daudz mūsu komentētāji visa 2022. gada garumā sekojot Krievijas neīpaši veiksmīgai pieredzēji kaujas laukā. Tāpēc mums vajadzētu varbūt mazliet pamainīt mūsu analīzes fokusu, īpaši aplūkot, redzēt to, kas ir Putina sasniegumus. Un Krievija nevienmēr ir efektīva tajā, ko viņi dara, bet noteikti ir efektīvāka nekā citi atzītu. Paldies, Arkādij! Vispār drūma perspektīva. Ian, vai jūs piekrītat, ka ka Krievija šobrīd piedzīvo tādu atkāpšanos, un tomēr pēc dažiem gadiem tā atgriezīsies pasaules arēnā un atkal tiks pieņemta? Tā it kā nekas nebūtu noticis, vai arī varbūt ar norādi gan atrunu, ka Ukrainai ir uzbrukts, un Ukraina ir izdzīvojusi kā valsts, un tad atkal ir jārunā ar Krieviju. Bet, patiesībā piedodiet, bet es to padaru daudz sarežģītāk, nekā es gribēju uzdot jautājumu. Bet vispārējais tas mans punkts, jautājums ir par to, vai kādreiz Krievija atkal tiks pieņemta atpakaļ starptautiskajā sabiedrībā, kā tas ir bijis agrāk. Ja pasaka kādu dienu, tas patiesībā ir kaut kāda, tas ir ļoti plašs, tas ir atkarīgs no apstākļiem, bet tuvākajā nākotnē tas nav iespējams. Vismaz tas, kas ir noticis Eiropā šobrīd, ir fundamentāls lūzums, un nav nekāda ceļa atpakaļ uz to, kādi mēs bijām, pat, kā Arkādijs teica, pirms 10 gadiem. Situācijas attīstība parādīs vēl mazāk ticamu to, ka šī integrācija notiks. Ja mēs nonākam pie situācijas, piemēram, kad Ukraina ir NATO dalība valsts, tad tās būs fundamentālas izmaiņas Eiropas strateģiskajā vidē, kurām Krievijai acīm redzot būs jāpielāgojas. Taču tas izslēgs jebkādu iespēju atgriezties pie sadarbības drošības sistēmas, kāda mums bija 90. gados. Tāpēc varbūt kādu dienu, bet šī diena tiešām ir ļoti, ļoti tālu, un mēs pārdzīvosim vēl sarežģītus laikus, pirms sasniegsim šo dienu. Un man šķiet, ka te ir aizvien lielāka vienprātība, ir par to, ka 20. un 30. gadi būs ļoti bīstami. Paldies, un pat ar tādu nelielu ar nelielām aizdomām, ja tā drīkst ir pateikts, kādas darbības varētu vispār izraisīt, vai arī kādas Krievijas darbības varētu izraisīt tādu situāciju pasaulē, vai situācija pasaulē potenciāli varētu veicināt plašāku, tādu redzamāku Krievijas pieņemšanu visā pasaulē, ka, jā, teiksim, tas ir sarežģīts partneris, vai pat ļoti sarežģīts partneris, potenciāli vardarbīgs partneris, bet mums tomēr ir jāatrod veidi, kā ar to sadarboties. Tad tieši te mēs ejam, vai arī te mēs esam, mēs ejam fantāziju pasaulē, pirmkārt būtu jāredz vai arī jāpieredz, kā mainās režīms Krievijā. Otrakārt, mums vajadzētu piedzīvot to, ka kāda veida režīma maiņa notiks, un vai tas
pie varas izvirzīs cilvēku grupu, kas paši pie sevis domās, ne no demokrātiskā viedokļa, bet kuri vismaz paši sev domās, ka viņiem ir jākonsolidē, jānostiprina pašiem sava vara, ka viņiem būs nepieciešama kaut kāda saikne vai atkārtota saikne ar rietumiem. Jo vienkārši režīma maiņa ar to nepietiks, tā nav nekāda garantija. Un tad, kad tas ir vēl sarežģītāk, tad šiem cilvēkiem būs jāpierāda, ka tas ir patiešām tas, ko viņi domā, nevis tikai vēlas pateikt, ka viņiem ir nepieciešama šī sadarbība ar rietumiem. Un viņi, šie cilvēki, var arī apstāties pie tā, nonākt strupceļā, jo nav teikts, ka viņus pieņems, kā tas notika ar Gorbačovu, jo Gorbačovam bija ļoti labs nodoms, bet kad viņš sāka darīt lietas, piemēram, izveda Krievijas karaspēku no Eiropas, vai patiešām sāk sadarboties ar rietumiem, bruņojumu kontrolas jautājumos, tad viņš ļoti ātri zaudēja lielas padomju iedzīvotāju daļas uzticību. Un tieši tā ir tā atšķirība, ka tad, kad pie varas bija Gorbačovs 91. gadā, kad sabrukas Padomju Savienība, rietumi pret Krieviem vispār bija ļoti pretīm nākoši, jo vēl joprojām pastāvēja domāšana par to, ka Krievi vispār ir ķīlnieki, upuri komunistiskajā režīmā, bet patiesībā tāda domāja, ka viņi ir labi cilvēki, kas ir eiropieši un viņus var integrēt tādā starptautisko attiecību sistēmā, kas tad pastāvēja. Bet tagad tas nenotiks. Un es pilnībā piekritu Jānam tajā ziņā, ka Krievijas ekonomiskā pievilcība ir zudusi. Neviens neriskēs atkal padarīt Eiropas valstis enerģētiski atkarīgas no Krievijas enerģētikas tā, kā tas ir bijis pirms tam. Daudzas kompānijas lobēja bezproblemātiskas attiecības vai politiskas attiecības ar Krieviju iepriekšējās desmitgadēs, jo viņi bija vienkārši aizrāvušies ar topošajiem tirgiem, bet to vairs nedara. Ja mēs skatāmies, piemēram, Somijas kompāniju Fortum, tik aktīva Krievijas investīciju vidē, bet tagad viņi ir zaudējuši $8 miljardus, ko vienkārši konfiscēja. Es vispār nedomāju, ka viņi gribēs kaut kā vēlreiz piedzīvot šādu pieredzi atkārtot. Tātad ekonomiski nākotne nav īpaši spoža un pat cilvēka attieksmes ziņā būs pavisam, vai šī cilvēka attieksme būs pavisam citādāk. Režīma maiņa, lai tā būtu ilgtspējīga, būtu jāuztur cilvēkiem dažādi, ir jābūt cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem, jānāk kopā un jāpierāda, ka tas ir tiešām tas, ko viņi domā, kad viņi apliecina to ar savām darbībām. Es teiktu, vispār te var izdomāt vēl kādus papildu nosacījumus, un tas ir problemātiski, un es nedomāju, ka Krieviju uzskata par partneri, tomēr to var uzskatīt par valsti, ar kuru kaut kādā veidā ir jāsadarbojas un ir jāpārliecinās, ka nekļūs sliktāk, bet mēs neesam tur. Bet kad mēs tur būsim, es nezinu. Un tomēr tikmēr, kamēr Putina kungs ir pie varas, un tas pat varētu būt vēl nākamos 12 gadus, un tad vēl konstitūcijas izmaiņu rezultātā vēl varbūt vairāk gadus, tas būs ļoti grūti. Savā ziņā, kas ir interesanti šīs sarunas kontekstā, tad ir valstis, par kurām mēs runājam, īpaši Ziemeļkoreja, Irāna, jau 30 gadus ir saukta par tādu plēsīgu valsti, jau 30 gadus, un es nesaku, ka Krievija tam tuvojas šādam statusam, vai arī viņi vispār ieies šādā kategorijā, un ka citi viņu ieliks tādā kategorijā, taču tas, ko es varu pateikt, ka varbūt būs tomēr kāda mazinoša ietekme sāksies, tātad runa ir par to, ka ne tikai režīma maiņa, bet jo ātrāk mainīsies režīms, jo lielāka ir iespēja, ka Krievija atkal, ka ar to atkal sadarbosies, ka būs komunikācija, bet jo ilgāk tas nenotiks, jo grūtāk būs vēlāk, jo ilgāk mums būs jāgaida, jo grūtāk tas būs vēlāk, un būs nepieciešams strīdēties par nepieciešamību vispār atjaunot attiecības ar Krieviju. Paldies, Arkādij! Mums beidzas mums atvēlētais laiks, un es domāju, ka man gan ir jāsāk šī futuristiskās un drosmīgās diskusijas noslēgums. Tomēr, nezinot, kur mēs nonāksim, tomēr man šķiet, ka šis bija ļoti provokatīvi mūsu pārdomām. Brīnišķīgi atradu daudz atbilžu, daudz skaidrojumu tiem jautājumiem, kas arī manā prātā bija, un es ceru arī mūsu klausītājiem, skatītājiem
šī diskusija šķita ļoti izglītojoša, neskatoties uz faktu, ka tas ir tik sarežģīti, kā tam tiešām arī ir jābūt, un patiesībā tas varēja būt vēl sarežģītāk. Beigās man ir 3 hipotēzes, kuras jūs atspēkojat, vismaz 2. Un tā viena, par kuru mēs piekritām, ir tas, ka šobrīd Krievijai trūkst kapacitātes, lai izveidotu jebkādu jēgpilnu koalīciju vai draudzību, kas ir vērsta uz alternatīvu tādu kā polu spēka centru rietumu pasaulē. Un es esmu ļoti pateicīgs doktoram Mienam Antonijam un Arkādijam Mošasam par piedalīšanos šajā doma apmaiņā un debatē, kura mums tikko bija. Nākamo atkal publicēsim pēc nedēļas, nākamajā otrdienā, tāpēc sekojiet līdz jaunumiem.